Agrāk es uzskatīju par pienākumu pateikt kādam, ka viņš ir idiots. Tas labi skan uzlikt ego uz veselības diētas ideāli. Jā, tāpēc reizēm es nevaru saprast, es esmu slinks vai čaklis. Tu precīzi pateici īstenībā. Tagad es zināšu, kā to man pareizi noformulēt. Paldies tev. Es jūtos kā Fēniks, kurš, zini, tur paceļās no pelniem. Atkal es izdzīvoju, atkal es izlīdu. Viņš par to samaksās. Ak, dieniņās, tā numeroloģija vienkārši ir perfekta. Esi sveicināts raidījumā Baigais numurs. Klāt jauna saruna, jauna epizode, un kā jau ierasts raidījumā mēs runājam, kādu ietekmi uz mums var atstāt mūsu dzimšanas dienas datums. Vai tiešām dzimšanas dienas datums var noraksturot personību, pateikt, kādas ir viņa izvēles, kāds ir viņa domāšanas veids, kāda ir misija, realizācija, būtība. To mēs visu turpināsim noskaidrot raidījumā Baigais numurs. Un pirms mēs sākam sarunu, es sirsnīgi vēlētos pateikt paldies raidījuma atbalstītājiem lieliskiem tirdzniecības centram Spice, interjeru un dizaina veikalam Alan Deko, kā arī zīmola apģērba veikaliem Denim Dream. Un savukārt, ja tev šis raidījums šķita noderīgs, tad obligāti ieliec īkšķīti un droši raksti komentārā. Es obligāti atbildēšu uz katru komentāru. Lūk, laiks ķerties klāt jaunai sarunai, un šodien mans viesis ir lieliskais aktieris Kaspars Dumburs. Čau, Kaspar! Čau! Paldies par komplimentu. Par lielisko? Jā. Lieliskais vīrietis, lieliskais aktieris Kaspars Dumburs. Paldies, ka tu ļāvies. Starp citu, tu man esi pirmais viesis, kuru es esmu noķērusi tiešām sabiedriskā vietā. Tev pieskrēja klāt parkā un jautāja, vai tu nevēlies atnākt uz manu raidījumu. Un es tev uzreiz varu pateikt, kāpēc es piekritu. Tāpēc, ka es sapratu, ka te kaut kas notiek ar numuriem, ar numeroloģiem vispārējā. Un man tieši pirms kādu laiku man bija tā doma, ka es gribēju apmeklēt kaut ko numeroloģijas veidīgu, teiksim tā, ja. Bet es kaut kā nevarēju saņemties, jo man likās kaut kā, ka tas ir nedaudz ne tā kā ķecerīgi. Man likās, ka tas ir kaut kāds cheats, datorspēlē cheats vai kaut kāds tā kā, ka es kaut ko daru, ka es kaut ko mēģinu izkontrolēt, ko man nav jākontrolē. Un tā kā, ja man bija viens jautājums tur par dzīvi, un es gribēju viņu tādā veidā tā kā pamēģināt pakustināt. Un burtiski tu pie manis pienāca vienkārši, tas bija tas posms. Un tā es domāju, redz kā, ok, labi. Tas ir forši, jo man kaut kā likās, tu tā nedaudz ar piesardzību paskatījies. Bet, protams. Jā, un no sākuma jānokontrolē, vai cilvēks nav nedaudz jūtas. Starp citu, tev nāk cilvēku uz ielas kādreiz, nezinu, autogrāfu atpazīst, vai saka, kaut kas forši bija tur vai tur. Jā, gadās, jā. Starp citu, tevi es spilgti pamanīju. Bija tāds seriāls labu laiku atpakaļ Saplēstā krūze. Un tur tev bija tas sliktais daļēji tēls, bet ne daļēji īstenībā kārtīgi sliktais tēls, tāds vīriešu. Un tu tik spēcīgi viņu tā kā spēlēji. Un es pamanīju vienu lietu, starp citu, man tev jautājums, tā, ka tu satiec pirmo reizi cilvēkus. Kas ir pirmais, ko tu viņā pamani? Kas tev ir būtisks? Ko tu pamani cilvēkām? Es domāju, tas ir acis. Acis un patiesībā pēc tam man liekas, ka tas, kā viņš ir apģērbies. Jā, un starp citu, tad, ko es gribēju teikt, kad es pamanīju jau seriālā, ka tev ir tāds ārkārtīgi intensīvs, pat kaut kur caururbijošs skatiens, un man tas patika ļoti. Reāli man ļoti patika tavs tēls. Un tā, ka es pieskrēju tev parkā klāt, tu tā kā gandrīz ar lāzeriem, tev tik spēcīgs bija tas skatiens, ka es tā kā domāju, vai šis bija prātīgs solis vispār tev pieskriet klāt, tā kā pilnīgi reāli nobies. Bet tagad tev ir ieslēgts sirsnīgais acu skatiens. Tad tāds lāzeris māka reāli. Jā, bet man liekas baigi forši, ka tu tā arī ieraugi un mēģini izmantot situāciju un iet pie kādu reizi runāt, ja tu kaut ko vajag. Man liekas, tas baigi forši. Jā, tu biji manā vēlmju sarakstā, teiksim tā. Jūtas pagodināts, paldies. Jā, tā kā es priecājos tevi satikt, šodien tev ir tāds sirsnīgais acu skatiens, bet man patīk, tu viņi esi tā spēcīgi savās lomās. Man liekas, kaut kur vēl kaut kā tu tā māki ieslēgt, tik tā spēcīgi. Jā.
Nu, ko? Nu, tev būs tad raidījuma veidā būs tavs numeroloģijas kurs. Ļoti labi. aiziet. To, ko tu vēlies, tas arī piepildās. Malcam. Jā, tev ir apziņas skaitlis 3, caur 30. Man vispār, piedodies, man visu dzīvi ir bijusi kaut kāda, kad es redzu trīnieku, vai devītnieku, vai sešnieku, vai 30. Man ir labas sajūtas. Man pārņem siltas sajūtas, kad es redzu trīnieku. Ja tā var izteikties, tā arī ir. Un tas ir laikam vienīgais, kādā veidā es esmu pievērsis, kādā veidā man uzmanība tika pievērsta cipariem, kā pārējais man tā kā, jā. Ļoti, ļoti pareizi. Tev, starp citu, viss vērpjas cauri. Tev ir 3, 9, 3, 6. Īstenībā 3, 6, 9 tā ir augstākā māja vispār, uz kuru mums ir jātiecas, jo tas ir zināšanas, gudrība un nodot kaut ko sabiedrībai. Tev bišķiņi viņš ir sajauktā veidā, iespēja. Jā. Es gan neko nezinu par to māju, kur tu minēji. Tas ir numeroloģijā. Tur tie, kas seko maniem raidījumiem, jūs ziniet no matricas, bet mēs līdz tam arī tiksim īstenībā. To es ātri ieskicēšu, bet ļoti trāpīgi. Tie tavi radniecīgie skaļi, tā kā tu droši skaties gan mašīnas numuram, tu pat īstenībā arī mašīnas numuram, kas tev, lai tu vairāk sevi realizētu, var pievienot kaut kur klāt 4. Jo mums tā kā ir jāpapilda, ja tas būs, tad tu zināsi. Es jau stāstu tev visu numeroloģiju un jāsāk no sākuma, ne no beigām, bet tā, kad tu pievienosi kaut kur klāt 4, tad tev ir tāda jauta, ka tu ātri ļoti vari realizēties. Bet tev jāzina, ko tu konkrēti gribi. Es varu kaklā viņu iekārt. Tas vienkārši uzsist tādu piekuru kaklā 4 un močīju. Tev ir kāds tetovējums? Nav. Ne. Bet ja tu kādreiz izdomā, un ja tu gribi kādu, es nezinu, es nemudinu uz tetovējumiem, man arī nav, es vēl, kā saka, bet ja tu kādreiz izdomā, tad tu vari 3, 6, 9. Wow. Ja tu gribi ciparus, tas tev tikai spēcinās viennozīmīgi. Redz, trīnieks ir, ka tas ir publiskais skaitlis. Tas ir personības. Ko tas nozīmē? Personības. Tāds cilvēki, kuri viennozīmīgi būs vairāk uz skatuves, būs pamanāmi. Ak tā? Jā, tās ir personības. Man īstenībā vesela virkne ir ar trīniekiem, bet tu man esi 30-nieks, tas ir kaut kas jauns, par to nulīt arī mēs parunāsim. 30-nieks, tas zina, ka mums dzimšana 3D? Jā, tas ir tavs apziņas skaitlis, tavs domāšanas veids, tas ir kopumā trīnieki, noredzējumi uz vienciparu skaitli, kas ir 3. Jā. Un trīnieki ir analītiski cilvēki, stratēģi, viltīgi un ļoti ātri var sasniegt savu. Kas ir jāiemācās, ko es jau minēju, stratēģi, tad var arī būt viltīgi cilvēki. Šo te viltība, jo, zin kādēļ viltība? Tāpēc, ka ir slinki, savā būtībā gudri, bet slinki, un tad viņi vienmēr atrod to shortcutu, kā sasniegt savu vēlamo, un citreiz tie ceļi var būt nepareizie ceļi, bet tas ir lielais mīnus. To karma noteikti noķers, un trīniekam liks samaksāt par to. Jā. Es citreiz tur arī nosaukt manipulēšanu vai neviltīgums. Arī manipulēšana. Es reizēm neapzināti manipulēju, citreiz varbūt apzināti, tad īsāk brīdi, bet tā kā, un es vienmēr jūtos slikti pēc tam. Ja arī es panāku to, ko es vēlos, es vienalga jūtos tā kā, pat tur ilgi nav jāgaida, kad es jūtos sevi, ka tu to nedrīkst es jūtos sūdīgi pēc tam. Tas vienkārši tā ir, es to neietekmēju. Citreiz es neietekmēju to manipulēšanu, un es arī neietekmēju to rezultātu, to sūdīgo sajūtu. Jā, tāpēc, tu esi sevi apzinājies un kaut kādā veidā esmu arī mēģinājis no sevis izskaust. Tā kā, turpinām labi. Tas ir labs sākums, labs startiņš. Mācam tā, labi, esam uz pareizi. Jā, tas ir, tad vēl tev ir tā nulīte, kas ir procesu pātrinājums. Nulle mums tā liekas, tas taču nav skaitlis, nē, tur ir ārkārtīgi liela enerģija, un tas pātrinājums var būt visos virzienos. Tu vari būt ātrāk virzīties augšupa vai gremdēt sliktajā resursā vilks uz leju. Jā, par to vēl bīšķiņi mēs pieskarsimies. Jā, tas ir tāds. Jo nulle ir kopumā
ja tur tā kā destruktīvais skaitlis nedaudz, kuram vairāk tendence būs, jo nevienmēr mēs kaut kur, ja būsim pašplūsmā, tad nulle neļaus tev būt, viņi novilks uz leju. Ja mēs būsim pozitīvā resursā, tad nullē nekas cits neatliks, kā tev palīdzēt. Viņš ir pātrinājums, tā kā instruments, tā es varētu teikt. Tas pat ir kaut kādā veidā varbūt saistīts ar kaut kādā veidā domu spēku. Es nezinu, ir tā teorija, labi, sakot, pozitīva domāšana. Ja es tā kā pozitīvi kaut kā mēģinu sev tendēt uz pozitīvām domām, tad viņas tā kā izvēršas, tā kā materializējas matērijā pozitīvi. Ja? Ja es domāju negatīvi, un man ir negatīvi noslēdz uz visu skatīties ļoti kritiski, tad kaut kādā veidā tas ir... Jā, viņš kā pašiznīcināšanās var ieslēgties. Tā kā tiem, kam ir nulītes 10, 20, 30 skaitļiem, tur ir tāds. Viņi ātrāk var kaut ko... katram ir divnieks, kuri tur būs par attiecībām. Tev ir tāds strateģiskais, bet tur, kur būs, jo redz, tu vispār pieņem lēmumus caur kaut kādu analītiku visu laiku. Un tur ir tāds teiciens, nevelti overthinking. Mēs kaut ko varam domāt un kaut ko pārdomāt. Kā tu to zini? Tieši par ko? Par overthinking? Nē, par to, kad es pieņemu lēmumus. Trīnieks, tie strateģiskie cilvēki. Jā. Es mēdzu... Kā latviešu valodā ir? Mēs lietojam diezgan daudz to overthinking, bet kā ir? Es tā kā pārāk daudz domā? Pārdomā? Kaut kā pārdomā, kaut kur iebrien jau purvā kaut kādā. Vienkārši pārāk daudz domā, jā. Assuming it is urgent for desire to supply my needs will always go up in vapor each time you pack to leave. But I'll just keep holding on. Pasaule uzsmaida, ka tevi ieskauj īstās lietas. Piešķir skaistumu savam dzīves stilam. Spice. Vēl trīniekā ir tas, un tev klāt vēl nullīte, ir ļoti azartiski cilvēki. Nedrīkst azartspēles spēlēt. Nullīte, kur ir, ja? Un vispār, kur trīnieki. Vispār trīnieks ir pats pa sevīm ļoti azartisks cilvēks. Kā tev ir vispār tāda azarta? Ar azartu? Ir tā, ka es spēļu automātu zālēs neeju iekšā, lai es spēlētu. Es varbūt vienreiz esmu to darījis, un man tur baigi paveicās, izkrita viss kaut kas, un es to neesmu tā darījis. Jo es kaut kā tajā ziņā sevi pazīstu, un es esmu redzējis, kas notiek ar cilvēkiem, kuri to dara, un es to nedaru. Un tāpēc es arī, piemēram, zolīti, es speciāli nemaz nemācos spēlēt. Ja es ar tām kāršu spēlēm, tur kaut kādas cūgas, duraks, kaut kādas spēlēs. Es jūtu to, es zinu to ķīmiju, kas manī veidojās, kad es spēlēju, vai vienalga kaut te monopolu spēlējot. Bet, tad, kad es spēlēju uz naudu kaut ko, tā ķīmija, kas manī veidojās, viņa ir ļoti, ļoti stipra. Es zaudēju kontaktu ar sevi, un es tā kā palieku gan nekontrolējams savā ziņā, un tā sajūta pēc tam ir slikts, vienalga, vai es kaut ko tur vinnēju vai nevinnēju. Tas adrenalīns, tas, kas izveidojās man iekšā, viņš ir tik spēcīgs, un es mēģinu. Es tādu vairāk vai mazāk sevi iepazīstu, un es redzu, šitas ir kaut kāda tāda negatīva, rezonē negatīvi, tad es vienkārši to vairāk nedaru. Un es arī, es tāpēc nemēģinu neko. Es citreiz arī tur darbā ar kolēģiem kaut kādas spēles, un vienkārši man citreiz pašam ir tā ideja, tā kā uzspēlēm uz naudu, lai kaut kāds azarts, lai ir interesantāk, vai uzspēlēm uz naudu.
Un tagad mēs to sākam darīt. Es sāku tā kā vienu dienu otru dienu tā, un pēc tam es jau jūtu, manī sāk jau veidoties tā nepatīkamā ķīmija manī iekšā. Jā. Jā. Tas var pārņemt tev kaut kādu to, tajā pārslēgties, ka tev jādabūna sevi atpakaļ. Ir azarts, ir trīnieks, ir tie visdinamiskākie, visātrākie skaitļi. Īstenībā arī nauda tev nāk ātri un viegli, bet arī ātri aizplūst. Kā tev ir attiecības ar naudu? Attiecības ar naudu es pēdējos gados viņi vairs neplūst tik ātri projām kā pirms tam. Man ir izdevies sākt veidot attiecības ar naudu tādā ziņā, ka viņa neplūst prom. Jo agrāk tas bija tā arī bija. It īpaši vēl tur, 10 gadus atpakaļ vispār tas bija tikai tendēts uz tērēšanu. Bet pēdējie gadi man ir izdevies gūt panākums jau to naudu kaut kādā veidā, tā, lai viņa kaut kā vismaz kaut cik uzturās kaut kādu brīdi, un tad tā kā vairāk, garāk izdodas, un tā es to mācos, to lietu, jā, tas kaut kā. Jo tev īstenībā, kad nauda atnāk, kad tev nauda atnāk. Bet man kaut kā, nu labi, okei. Nē, es vienkārši domāju, ka tas cipars tad iznāk, kad visiem tiem, kuriem ir trīnieks, 23, tas ir kaut kas cits nekā 30 vai 3, ja? Vai 13. Tu zini, kad 23, tas, piemēram, ir 5. Sāksim ar to, ka šis ir domāšanas veids, apziņas skaitlis. Tā tu domā. Okay. Un caur domāšanas veidu patiesībā var ļoti daudz ko pateikt. Bet tie, ka, piemēram, 23, tur, protams, arī būs tas trīnieciņš dos kaut kādu atblāsmu, bet tas kopējais tomēr ir no 5, piecinieks. Un 3 un 30, tās ir arī divas dažādas lietas. Divas dažādas, bet to ir spēcīgāks. Trīnieks ir brīvāks no tās... ko mēs runājām, pat ne negatīvās, no tā pātrinājuma uz augšu vai uz leju. Saka, tu vari pātrināties ātrāk. Tas ir kā superspēks, kuru jāiemācās novaldīt, jo, ja viņi neiemācās novaldīt, tad viņš var tevi iznīcināt. Kā ātrums būtībā. Kā ātrums braucot ar mašīnu. Tu precīzi pateici īstenībā. Tagad es zināšu, kā to man pareizi noformulēt. Paldies tev. Jā, tas precīzi, tas ir tavs ātrums. Bet, arī tāpat laikā viss ir atkarīgs, kā mēs jūtamies, kādā mēs esam resursā. Jā, un starp citu, tev vienmēr ir jābūt mērķim, kur tu to naudu gribi ielikt. Tas četrnieks vispār par mērķiem un par pamatu, jo tu arī esi tāds, tomēr, es neteiktu, tu nesazemēts cilvēks, bet tāds ar savu to, negribās tos angļu vārdus, izmantot savu domu gājienu, jo kaut kādās situācijās tev vienmēr liekas, ka tev ir taisnība. Ar tev starp citu strīdēties ir bezcers. Reāli, tu izdomāsi, kad nē, tu dabūs pretī. Ar tev strīdēties ir bezcers, pēc ka tev ir tas strateģiskais, analītiskais prāts, kurš vienmēr izdomās vēl kaut kur aizvilks, ievilks kaut kādā citā tēmā un pēc tam noliks uz lāpstaņām. Kā tev ir ar šo te visu? Man ir tā, ka es varu piekrist, bet pēc kaut kāda brīža es tik un tā, es tā kā iznāk, es apmānu to cilvēku. Viņš notic, ka es tā kā piekrītu, bet beigās man izdodās pat, kā lai saka, saudzīgā veidā, bet tomēr tā kā es tieku līdz savam. Bet es apmēram sajūtu, par ko tu runā, un jo, zini, tad patērē ļoti daudz enerģijas, tad, kad man ir jācīnās par savu taisnību, rūpējoties par savu veselību, es reizēm, es pieņemu, es piekāpjos vairāk un vairāk tīri, citreiz es tīri vienkārši tā kā fiziski to izdaru un pēc tam skatos, kādas uz mani rezonē. Bet, es saprotu, par ko tu domā. Jā. Lūk, vēl kas noslēdzot par apziņas skaitli, tur ir tā, ka skaitlim ir liels ego. Ļoti liels. Un, kad trāpa tajā ego,
Tad gan vieniniekiem, gan trīniekiem, jo vieninieks domā, ka viņš ir, kā saka, pasaules centrs. Tu domā, ka tu esi visgudrākais. Telpā kaut kur, ka ir kaut kāda saruna, tev ir tā pārliecība, ka tas viedoklis un ka trāpa tavam ego, tas ir īstenībā viens no galvenajiem vispār uzdevumiem. Īstenībā nekas sarežģīts. Viens ir nemānīts cilvēks, jo tu vari apmānīt cilvēks, bet tu jau esi to kā saka, sajūti sevī, ka tas nesniedz tev. Jā, es uzreiz jūtu. Man kaut kā es esmu pateicīgs tādā ziņā, ka man vairs neizdodas. Man sanāk ļoti slikti sevi mānīt, un agrāk man tas izdevās, diemžēl, labāk. Un tas man noveda. Bet es uzreiz jūtu, tā kā sekas savām darbībām, es diezgan ātri jūtu. Un tāpēc es esmu spiests izdarīt izvēles. Jā, superīgi. Un kā ar to ego? Kaut kur ir, kā saka, agrāk jūti vairāk noteikti jaunībā. Ļoti. Agrāk ļoti. Un tad vienā brīdī tas sāk traucēt, dzīvot. Paldies Dievam, ka tagad es strādāju pie tā, nevis kā uzturēt to ego vai kā padarīt viņu lielāku, jo viņš tāpat ir diezgan liels, tev taisnība. Tā kā es strādāju pie kaut kāda veselīga devolvēšanas, veselīgas, jo sagraut tas nav īsti veselīgi, jo viņš savā ziņā rūpējās par mani. Viņš daudzos veidos man ir izvilcis, kaut kur aizstāvējis, kaut kur mani ielicis. Viņš kaut kādā veidā viņš rūpējās par mani, bet es viņu kaut kā man izdodas ar viņu sākt, teiksim, arī veidot attiecības un sadarboties, jā. Uzlikt viņu uz tādas veselīgas diētas, jā. Tas labi skan, uzlikt ego uz veselības diētas ideāli. Jā. Klausies, kas par forši. Ejam tālāk, jo mums tad, tas apziņas skaidrs domāšanas veids, tas ir mūsu tā redzamā, kā mēs arī izpaužamies, bet ir mūsu tas iekšējais kodols, kas ir savukārt misija, realizācija, būtība. Un tavu misijas skaitlis ir skaitlis 9, kas ir īstenībā jaudīgākais skaitlis. Man absolūti nav brīnums par tevi, par to 9, jo tur ir tā, ka tā ir gan palīdzības enerģija, gan arī tas Kādā ziņā palīdzības enerģija? Tā, pirmkārt, kam ir misija 9, tas ir tavs rīcības veids un jādara kaut kas, ko tu dari sabiedrībai labu. Tas ir viens. Otrs, tiem, kam ir 9, arī pat var kaut kur domāšanas veidā būt vai kādā citā struktūrā, tad ir tā vēlme visiem palīdzēt un pēc tam visiem pieprasīt. Tur ir tāds... Pieprasīt tā kā samaksu par to palīdzību? Pat ne samaksu, bet pieprasīt tā kā kaut kādu novērtējumu vai kāpēc es tik daudz palīdzēju. Tur jau 9 nav miermīlīgais skaitlis, bet viņš ir ļoti jaudīgs. Tur ir atkal tā, to, ko tu izdomāsi, to tie cilvēki visu dabūna gatavu. Ļoti daudz, ar citu, arī manos podkastos ir vairāk cilvēku ar 9. Ir tā, ka tā ir savā ziņā ļoti ambicioza enerģija. Ļoti ambicioza. Tāpēc tie cilvēki, kuriem ir iekšēji daudz tās ambīcijas, viņi savā ziņā tās ambīcijas virzīs vienmēr uz priekšu. Pat ja kaut kas nesanāk, pat ja tur tajā brīdī nav tas labākais kaut kāds mūds, tu tāpat tā ambīcija vilks cauri visam. Kā tu sajūti to? Es sajūtu tur divas lietas, viens par to palīdzēšanu citiem un vēl tās ambīcijas. Es šodien saprotu, ka es sev vislabākais ir palīdzot citiem. Man joprojām, kas to saka, man tas joprojām manā galvā tā kā skan kaut kā lai pasaka, protams, palīdzēt visiem citiem. Tāds tā kā, labiņais, kaut kā tur, vai kaut kā banām, liekas, manā tagad arī, ka es to saku, bet tā ir mana realitāte, ka es, sev šodien vislabāk var palīdzēt tad, kad es arī runāju par to ego, ka es koncentrējos vairāk uz citiem,
nekā uz sevi. Un tas nav tādā ziņā, ka es eju kaut kādā līdzatkarībā, vai ka es eju izdabāt, vai izpatikt, vai nezinu. Bet tad, kad es vienkārši novācu savu to uzmanību no sevis, bet es tā kā koncentrējos uz kaut ko citu, nu, uz kā palīdzēt tā kā, citam cilvēkam, bet nedarīt to tā, ka es pēc tam pieprasu atpakaļ aplausus vai naudu vai atzinību. Ja? Man ir savs veids, kā es to daru, kā es to praktizēju. Man ir savs veids, un par to es esmu pateicīgs, un tur es arī gūstu patiesībā daudz sirdsmiera. Bet par tām ambīcijām, arī tāpat kā tas ego, es piefiksēju, ka vienā brīdī tās ambīcijas man nevis tā kā es jūtos fantastiski, labi, ka man ir šīs ambīcijas, un es tā kā kaut ko piepildu, kaut ko tur man izdodas nepiepildīt, kaut ko izdodas piepildīt, bet es beigās jūtos ļoti nogurs no tām lielajām ambīcijām. Viņas prasa daudz, un tur nāk līdzi kontrolēšana, un tas pats azarts, kurā es ieju, un tad tas no manis vienkārši paņem tik daudz spēka, tas no manis izsūdz, ka es tāpēc es ar tām ambīcijām, man ir savi veidi, kā es viņas pārstrādāju caur vēl filtriem, ja? Jo es varu gribēt daudz ko. Ja? Bet jautājums, vai man to vajag, ja? Lai cik tas varbūt banāli skan, ja? Bet es sevi palīdzu, man izdodas sevi iepazīt, ja? Un man vajag vēl izlaist cauri filtriem, parunāt vēl ar cilvēkiem, lai saprastu, vai tiešām tas ir tas, kas man jādara. Ja? Jo, tā kā ar tām ambīcijām. Viņas ir, es zinu to sajūtu, ka es kaut ko gribu izdarīt, un tā es viņā tā kā es varu ieķerties un iet līdz galam. To es zinu, bet es arī zinu to ambīciju svāru. Īstenībā arī devītniekiem ir tāda lieta, ka patīk misijā cīnīties par taisnīgumu. Ir kādreiz bijis? Jā, joprojām ir. Bet no taisnības... Katram viņa sava ir. Katram viņa sava. Bija viens kaut kāds tur tas gudrais teiciens, bet tas, ko es... tā kā es ar taisnību, vai es būšu laimīgs ar taisnību. Tā taisnība, arī viņa ir... Ja arī es zinu to taisnību, tad nākamais, kāpēc man viņu vajag reklamēt vai uzspiest, ja? Bet man tā kā varbūt pietiek ar to, ka es zinu. Bet, jā, protams. Vēl kas devītniekiem forši izdara lietas līdz galam. Tur nav tā tendence kaut ko iesākt, kaut ko pamest. Un pat tad, ja tam trīniekam atceries, teica, ka patīk slinkot apziņas prātam, kad ir analīti. Tad devītnieks izdarīs līdz galam. Tā kā atceries, kad gribas tev slinkot, atceries, ka tev ir vēl devītnieks. Tas gan tāds saņemsies. Tāpēc reizēm es nevaru saprast, es esmu slinks vai čakls. Bet reāli tā ir, es nevaru saprast. Jo es brīžiem esmu tā kā, es varu... Brīžiem es, tur, kur tev nav interesi, attiecīgi mazāk interesi, tur kaut kāds, saprot, vai tur, tur tas analītiskais prāts tev. Vēl starp citu, tavos, tu ļoti labi pats pateici priekšā. Tavos padomos ir ļoti vērts ieklausīties. Tu redzi, caur šo te... Dzirdējāt visi? Jā. Visi skatītāji. Es uztaisīšu kantūru. Kaspara padoms. Tev biznesa jau ideja rokās ir. Lūk, Kaspara padomos var klausīties, bet kas ir tev pats svarīgākais? Nesākt viņu, neuzspiest to savu padomu, nedot nevēlamo padomu un vēl nedot Dievs viņu vietā kaut ko risināt. Es te bija vienu brīdi rakstīju tādas dienas inventarizācijas, sauksim to tā, un tur viens no jautājumiem bija tāda, vai es kādam devu padomu, ka man neprasīja. Un tā baiglabā štēle, tā kā dienas beigās pastīties, vai es kādam esmu, nezinu, pietiek ar to, ka es tā kā izsaku savu viedokli, ka man neprasa. Arī ar to pietiek, lai kaut kādā veidā netieši dotu padomu, kas jādara. Ja? Un tas ir baigi interesanti, jo reizēm mēs satiekos ar cilvēku, draugu, vienalga, kolēģi, paziņu, ja? Un viņš stāsta par kaut kādu savu likstu. Un ir tas moments, kad ir vienā brīdī es tā kā klausos, un tad ir šī sajūta, kurā man liekas, ka man viņam ir jāpasaka, kas viņam jādara.
Bet to nevajag darīt. Ja neprasa. Ja neprasa. Tas pat ir kaitīgi. Jā. Starp citu, un Visiem visiem kaitīgi, jā. Jo īstenībā katram jārisina. Gan saņēmējam padomu, gan, jo arī tā kā uzreiz, tur baigi uzreiz tas otrs cilvēks tā kā ir eksperts tajā lietā, un viņš nav. Tāpat arī es, tur ieteiktu, ko darīt tur kaut kādās attiecībās, nezinot tos cilvēku psihotipus un tāda gada. Jā, jo katrs jau tev stāstīs savu, viņa tur to, vai viņš tur to, tieši tā. Savu redzējumu, protams, jā. Pārsvarā tomēr vērtīgākais laikam ir uzklausīt. Kaut kā būt tam klausītājam, bet tev patīk sniegt padomus. Jā, un vēl tu esi pamanījis ar brāčku, un brālis ir jaunāks, un tagad es satiekos ar brāli, man ir sevi, es tā kā mēģinu sevi jau pirms tam noskaņot, nemācīt dzīvot, jo tā ir baigi izdevīgi. Tādā ziņā tā ir tāda parocīga telpa tai vidē, lai dotu padomus, kur ir jaunākais brālis. Tas jau uzreiz startā jaunākais un vecākais brālis, ko mēs zinām, vecākais brālis māca jaunākajiem dzīvot. Un tad man arī sadiegos. Kad viņam dzimšanas dienas ir cita? Viņam ir 15. Mums ir tā, ka mums ir 1., 15. un 30. Mēs esam 3 bērni ģimenē. 3 čaļi, jā? Nē, 2 čaļi un 1 māsa. Viena māsa, jā. Interesanti. Māsai tur tā nevarēs baigi visu pamācīt. Viņa vieninieks ir. Māsai galīgi nevar neko pamācīt. Nē, māsai. Bet jūs esat papildinošie, līdzīgi papildinošie. Ir ļoti daudz. Jums patīk jo jūs esat individualitātes, ko es nepateicu, trīnieks un viennieks ir individualitātes, ka patīk gan sabiedrība, un tad ir kaut kāds brīdis, ka patīk, ka jūties ļoti komfortabli viens pats ar sevi, ar savām domām, kaut ko rakstīt, kaut ko darīties, ka tev pat vajag savu telpu. Ir tā? Jā, ir tā, jā. Ir tā, māsai tas pats. 15. un tas ir tāds noteikti sabiedrības dvēseli kaut kur tāds. Viņam ir humora izjūta, jā. Patīkams arī. Jā, sveiciens brālim. Tā. Jā, sveiciens brālim. Un savukārt tev misija iet cauri. Un māsai arī. Misija tev tātad ir 9, un tas attīstības cikls ir iet cauri vieninieku un divnieku skaitli. Tas sarežģīti varbūt tās izklausās tev uz doto brīdi, bet tas nozīmē, ka tev ir jāsaglabā sava individualitāte, tu nevari saplūst masā. Ja? Un otrs ir vairāk jāsaprot cilvēku. Tā, ka tev ir visu laiku jāsaprot savs tā unikālā, jo tas 9nieks kaut kur visur... Bet kā tā unikālā? Tas nav tā, kad es zini, es esmu unikāls, es esmu īpašs. Tas nav pat kaitīgi tā savā ziņā. Nē, saglabāt savu individualitāti un nepieslieties visiem, pieslieties citu viedoklim, visam, kam tas ir daudz kaitīgāk. Jāsaglabā ir tas savs unikālais. Tur Bet saglabāt unikālo, tas nav saistīts ar sevis pieņemšanu, ka es sevi pieņemu tāds, kāds es esmu. Arī. Jo es zinu reizēm pēc sevis, ka es citreiz varu es nepieņemu sevi līdz galam, es varu sabotēt sevi, tur darot kaut ko es negribu, vai ejot kaut kur es negribu. Varbūt tas saistīt, jo reizēm ir tā, reizēm ir vieglāk sev pieņemt, reizēm grūtāk. Jo redz, ir vesela virkne cilvēku, kur ir atkarīgi no citu cilvēku viedokļiem. Tev tas nav vispār kopumā. Jā, Bet tev ir tas, tev nav tas, tur būs citi skaitļi, tos mēs citos raidījumos, bet tev tā sava, pat tad, ja citreiz, jo tev ir savs konkrēts viedoklis par kaut kādām lietām. Un ja kāds tev cenšas pateikt, tavs viedoklis tur nav īsti pareizs kaut kādā situācijā, tev pat nevajag. Viņš par to samaksās. Tu sāks cīnīties. Agrāk vai vēlāk viņš. Viņš par to samaksās. Tev būs vēlme cīnīties, tur varētu tā būt, bet tev tas ir let it be, tev tas jāļauj būt. Jā, tā ir arī baigā štēle tādā ziņā, ka tas ir tāds baigais, bet tajā brīdī es esmu atkarīgs tomēr no tāda, jo ja kaut kas nesaskan ar mani, tas mani var izsist. Tādā ziņā es
Tas ir atkarīgs man, jo es uzreiz rēģēju. Ja? Tas jau drīzāk varētu uzvilkt, ka tev tāda atļaujas pret tevīm, kā saka, kaut ko iebilst. Jā, tas ir. Jā, tur tāds vairāk mehānisms iestājas. Un otrs, tev ir tā kā jāizprot cilvēki ar tieši no tā viedokļa, ko mēs arī runājam. Katram ir savs domāšanas veids. Jā. Citi pieņem vispār lēmumus tikai caur sajūtām. Citi vienkārši pat neies. Tu nekad neuzzināsi cita cilvēka viedokli, jo, ja tavs būs pārāks, tad tu būsi pārliecinošāks, viņš tikai būs diplomāts un empāts, viņš labi, bet pēc tam nezvanīs tev vairāk, tāpēc, ka viņš saprot, nē, mums būs citi cilvēki, kas pateiks sejā. Tu varētu būt tāds cilvēks, kas pasaka kaut kādas lietas atklāti sejā. Tu man jautā? Jā, bet tu vispār, man liekas, es jautāju apstiprinoši. Jā, nē, es citreiz, zini, kā tas ir. Agrāk es uzskatīju par pienākumu pateikt kādam, ka viņš ir idiots. Pateikt viņam acīs to, ka viņš ir idiots. Bet tad es sapratu, ka tā gluži nevarēs. Ja? Es to cilvēku apvainoju un sāpinu. Un tas var izsaukt arī uguns uz mani. Ja? Bet par to, ka pateikt, man reizēm ir tāda nekontrolējama vēlēšanās, ka es tomēr atrodu kaut kādu veidu, ka es pasaku. Jā, agrāk vai vēlāk, tur skaļāk vai klusāk, bet es... Man pat tā kā kaut kāda iekšas ziņa kaut kāda. Tāpat varbūt nav slikti, ja tu atrod maksimāli tādu normālu veidu. Normālu veidu, jā, protams, jā. Un ar laiku ņemot vērā dzīves pieredzi un punus un zilumus izdodas atrast normālu veidu. Jā, tas arī tev tur tas attīstības cikls tā misijai 9 prasa izprast tos cilvēkus. Tu vari teikt, atceries, tu esi tas padomdevējs. Tu vari teikt, ja tu kaut ko reiz, varbūt tam cilvēkam iedosi kaut kādu pilnīgi jaunu, viņš sadzirdēs, varbūt tam cilvēkam 10 cilvēki kaut ko teikuši, bet tu kaut kā tā trāpīgi pateiksi, un viņš pēkšņi aizdomāsies, jā, es to varu, es varētu mēģināt šādi. Lūk, bet vēl noslēdzot tam 9-niekam, viņam ir tāda arī vispār jaudīgiem skaitļiem ir tas pašiznīcināšanās. Tā ir, tāpēc, teiksim, vispār tas mans vienmēr tas redzējums tāds ir, ja ir, tā kā slikts periods dzīvē. Katram var būt, es atvainojos. Tādi ir periodi dzīvē un vajag. Viņi ļoti daudz ko iemāca, bet ir citreiz citiem liela vēlme tusēties tajā sliktajā periodā un ieiet tādā upura lomā ar domu, ka kāds to sadzirdēs, vilks ārā, palīdzēs. Bet beigās ir pretējs efekts, visi grimst, kas tev ir super. Tu no jebkuras sūdu bedres ļoti ātri tiksi ārā. Tev tiešām atceries šos te vārdus, tu vienmēr varēsi. Tev ir, tur ir tas, ka tu vari ātri saslēgties un tikt ārā, kaut kā sastrukturizēt sevi. Es esmu dzirdējis arī citās intervijās, ka tev bija tāds tāds periods, kad tur bija arī, ja nemaldos, kaut kāda atkarība iesaistīta. Jā. Bet tas ļoti sasaucās ar to pašiznīcināšanos, jo atkarība man lietošana un viss tas, ko es lietoju un tas, ko es darīju, tas bija apzināti, neapzināti, dažreiz apzināti un dažreiz neapzināti vienkārši vērsts uz to, ka es sevi iznīcinu. Ja? Tā kā, man, kas saka, tu saki, un es tikai māju ar galvu, jā, jo tā arī ir. Citāds bija periods tāds, kad bija jau tā kā, tu jūti, nav labi. Kad bija tādā gruntē, kad lietošanā. 3 gadus. Nē, studiju laikā vēl tā kā tas studiju pēdējais gads jau kaut kas tur tā sāka jau tā kā bišķi jau tā, šūpoties, un tad varbūt pirmais gads teātrī vēl neko, un pēc tam atkal sāka tur. Redzi, es tagad man 38, es kaut kur tā no 30 gadiem, 30 gadiem es neko nelietoju. Ja.
Nu, bet līdz tam tie kaut kādi no 25, man liekas, no 25 līdz 30 bija tāda, bija tur brīžiem tāda elle bija. Assuming it is urgent for desire to supply my needs, will always go up in vapor each time you back to leave. But I'll just keep holding on. Pasaule uzsmaida, ka tevi ieskauj īstās lietas. Piešķir skaistumu savam dzīves stilam. Spice. Kurā brīdī tu, teiksim, saprati, ka nav ok, un kad jāsaslēdz, tu pats ar saviem spēkiem vispār tiki šī situācija galā? Vai? Nē, pats ar saviem spēkiem galīgi nē. Bet pie tā lēmuma es pats nonācu. Bet tas ir labi, ka tu meklēji, ka tu saproti, apzināties jau vienlaik. Es pat nemeklēju to palīdzību. Man viņa tika piedāvāta, vienreiz es atteicos, otrreiz es atteicos. Un tad, kad bija viena tāda reize, kad bija pavisam slikti, es devos pie tā cilvēka, kurš man bija piedāvājis pirms tam palīdzību. Bet es atteicu tur pāris reizes. Es pārsvarā tajā laikā atteicu un sūtīju 3 mājas tālāk, jebkuru, kurš man gribēja palīdzēt. Tajā brīdī es nesapratu, ka viņš man grib palīdzēt. Tajā brīdī man likās, ka viņš māca vienkārši dzīvot. Tad kaut kas nozvanīja, bet tomēr tad es apakaļ iekritu un tā. Un līdz, man liekas, ka no 27 līdz 30 tas bija tāds posms, kurā es tā kā līdu ārā, līdu apakaļ, līdu ārā, līdu apakaļ. Tā destruktīvā domāšana, viņa nepazūd līdz ar narkotiku, alkoholu un visu pārējo lietu lietošanas. Viņa joprojām kaut kur ir. Reizēm viņa ir aktīvāka, reizēm mazāk aktīva. Bet tagad es zinu, kas ar mani notiek. Jā, tad es nezināju. No tiem sūdiem līst ārā. Tu varēsi. Nē, tur ir tā, ka vienā brīdī jau es piefiksēju, tagad es mēģināju beigt lietot. Es sapratu, ka mana schēma smadziņu schēma bija tā kā jau viņa pastāvēja uz to, sataisīt sūdus un kārpīties no viņiem ārā. Un tad likās tā kā panākums, ka es tā kā izlienu no sūdiem. Tas ir panākums. Ja? Bet, lai sāktu dzīvot normālos apstākļos un veiktu citus panākumus, tā kā nevis ejot uz leju un lienot apakaļ, bet tā kā kāpjot kaut kā uz augšu, tas bija. Tur man vajadzēja laiciņu, jo vienā brīdī, kad viss bija kā kārtībā, es jūtu, ka man iekšēji ir tendence pēc problemātiskas situācijas, jo tas bija man komforta zona. Mana komforta zona bija problēmas. Jā, tas kaut kāds drives ir, ka interesanti dzīvot no sērijas. Jā, un es jūtos kā Fēniks, kurš, zini, tur paceļās no pelniem, atkal es izdzīvoju, atkal es izlīdu no šitienes, no turienes, un viss turpinās, un tad tur romantizēt, un vēl vispārējais, jā, tas parāds diezgan viltīgs un viss kaut kādā veidā. Tas tādas pašiznīcības prāts, jā. Jā, starp citu, tu ļoti pareizi atslēgas vārdu pateici, prāts diezgan viltīgs. Tev ir būtības skaitlis 6, par to mēs arī parunāsim, bet tur ir tas tiem, kam ir sešinieki, tie māka ļoti bieži tie cilvēki kaut kādas lietas prokrastinē, nesāk darīt vispār, tāpēc, ka viņi sevi ļoti tehniski māk iestāstīt, ka to tagad nevajag. Lai arī viņš ar visiem jau kaut ko izstāstīs, tūlīt darīs vai ko, bet prātam māk sevi baigi apstrādāt savā ziņā, tā kā, ka tu pats notici, jā, tas pareizi. Jā, bet tas ir interesanti, es domāju, kāpēc
kas tā kā motivē to prātu tā darīt, tā kā mēģināt iestāstīt, ka tā nevajag. Tad iznāk, ka kaut kādā veidā viņš tās ir bailes. Jā, tad attiecīgi viņš sevi... Bailes, slinkums. Bet slinkums, es domāju, par slinkums definīciju. Kas tad ir slinkums? Man liekas, ka slinkums dienas beigās, vai tur nav tomēr daļa no bailēm iekšā tajā slinkumā, vai kaut kas... Vai arī, labi, ne bailēm, arī nedaudz bailes, bet arī tas, ka es neesmu godīgs pret sevi. Varbūt, ka es... tas ir interesanti. Kur ir tas slinkums? Slinkums ir tāds, ka tu uzreiz, ja tu redzēsi ļoti ātru realizāciju, tici man, tev nekāds slinkums nebūs, bet tur, kur tu tagad, es iešu tajā virzienā, bet iespējams tas rezultāts, kā jau mēs zinām, lielākās lietas nāk ļoti smagi patiesībā. Doza nebūs uzreiz. Bet tavam tiem skaitļiem viņiem gribas ātru apmierinājumu. Teiksim, ātru piepildījumu, un ja tas nav, tad viņi var ļoti ilgi, jo citi ir darbaholiķi, viņi tur ies un darīs. Es personīgi teikšu tā, man bija tā, ka tas arī saistīts ar atkarību savā ziņā. Tas ir saistīts ar atkarīgo domāšanu. Ka man bija tā, piemēram, kaut kādas lietas, ja es nevaru izdarīt uzreiz, tad tas neskaitās. Ja es nevaru kaut kādu sarežģītu lietu vai kaut kādā uztaisīt lomu tā, vienkārši šitā, tad neko. Jo skaitās, ja es varu šitā izdarīt kaut ko viegli, vienkārši izlasot, man ir skaidrs, uzreiz daram. Tad bet ja es tā nevaru izdarīt, tad tas tā kā bez mazai, Jā, redziet, te arī tas atrisinājums ir to, ko es teicu, tu esi ļoti dinamisks, tu vari ātri pacelties, tiešām kā fēniks, bet vairāk negrimsti lūdzu, bet tu vari ātri sasniegt savu rezultātu, ļoti ātri. Un te ir tas otrs, kad, ja tu neredzi to ātro rezultātu, tu tad neej iekšā. Bet es domāju, ka tu kaut kā ar laiku, jo redz, kas ir pašā būtībā, vispār tu esi mentors, tev jādara kaut kas, kur tu izgaismo un parādi tā kā sevi un esi kā piemērs citiem. Tu esi viennozīmīgi. Tev arī realizācijas skaitlis ir 3. Tas arī ir gudrība, zināšanas, ap citu tev patīk kaut ko mācīties, piemācīties klāt, kaut ko lasīt. Jā, es vienkārši tagad sajūtos nedaudz dīvaini, jo tu visu laiku ko saki, un es tā kā varu to identificēties. Jā, es mājās nelasu. Es nelasu baigi daudz romānus, vai novelas, vai kaut ko tādu. Es lasu tur zinātniskus, psiholoģiskus, garīgus un par universu, kosmosu. Man tas man interesē. Ļoti labi. Kaut kā tā ir, jā. Tāpēc, ka tu esi mākslinieks, tur ir tas publiski arī personība, bet tas, ka tev ir tas prāts, kurš augsts zināšana, tieši tā zinātne, viss ideāli. Ap citu, kaut ko kolekcionē vai ne? Tagad nē. Tas ir labi. Bet agrāk? Agrāk es kolekcionēju monētas, tur tīneģu vecumā. Tagad vienīgais, ko es kolekcionēju, ir magnētiņi no pilsētām, kuras esmu spēlējis teātri vai filmējies. Tas vienīgais, ko es kolekcionēju. Bet tas super, vispār lielākie kolekcionāri. Varbūt, ka tev vēl šis te atgriezīsies. Tas nav nekas slikts, bet vairāk sevi viennozīmīgi jāiegulda tajās zināšanās. Tas ir trīnieks, ir zināšanu guru. Bet man ir grūti izmest kaut kādas lietas reizēm ārā. Tas ir gan fakts. Jā, krājējs. Es varu stāvēt tā kā ar to lietu un tā kā... Atkal sarunāties, pierunāt sevi, ka tā vēl nav jāmet ārā. Tas ir... Un citreiz ir tas tāds vieglais garīgais, un tas tā, man ir tas garīgais. Es eju izmest tās lietas ārā. Tagad būs viegli. Jā. Starp citu, man arī ir trīnieks. Man ļoti patīk. Man cerēs, ka kaut kas ir iestrēdzis. Kaut kādas lietas notiek, kā nepatīk uz doto brīdi. Man vajag reāli iztīrīt telpu un tiešām izmest ārā. Es uzreiz tā cik labi, man uzreiz viss notiekās. Reāli, es nezinu, pamēģiniet tiem. Es esmu gan 4, tiem vajag visu laiku atbrīvoties no kaut kā liekā. Bet tu esi arī dinamiskais skaitlis. Tev nepatiks, ka kaut kas ilgi stāv uz vietas, tā kā kaut kas neiet. Tad tā te kaut ko vecu mantu mešana ārā vispār palīdz, vai telpas pārkārtošana, iztīrīšana, tā, kā saka, ģenerāla tīrīšana.
pavirzamies tālāk, tavs būtības skaitlis ir 6, un sešnieks Sešnieks, ne. Jā, vispār ar sešniekiem ir tā, ka tie ir ārkārtīgi liela brīvības mīļotāji. Jā. Viņi bieži vien arī vispār vīrieši neprecas. Bet tu, Jā, es brīnos, ka es apprecējos. Jā. es tieši skatos, jā, ka tu esi, kā saka, es malacis apsveicu, jo vispār Paldies. neprecās. Ne jau tas, ka kaut kas būtu vaina tam cilvēkam, Jā. bet vienkārši tev liekas, ka tu tiec brīvības ziņā kaut kādā veidā tā kā ietekmēts. Es nevaru izstāstīt. Jā, es saprotu, jā, ko tu saki, jā, es saprotu, ko domā, jā. Bet kaut kā ar Alisi es nejūtos ierobežots. Kad viņai dzimšanas diena? Viņa ir 3. Nu, ko es teicu? Kad apziņas skaitlis 3 ir principā vienīgie cilvēki, 2 egoisti ļoti labi saprotas. To es varu pateikt. Jā, ja būs upuris ar egoistu kopā, un tas egoists noēdīs to upuru 1, 2 un viss čau. Bet egoists ar egoisti ideāli. Katrs saprot, ka vajadzīga sava telpa pareizai. Katrs ideāli. Jā, tā kā mēs sākām dzīvot kopā, mums bija tāda mums bija noruna, ka mēs ik pa brīdim varam paņemt, teiksim, aizbraukt, mums iespējas, kur aizbraukt, palikt, un tad var aizbraukt viens uz turieni, padzīvot pāris dienas. Jā. Nu jā, tā kā tas super. Vēl apziņas skaitlim 6 tie ir bohēmisti, bet tu jau to izdzīvoji. Jā. Un tas arī, protams, ir negatīvais bet varbūt resurs. bohēmists, nelietojot apziņu izmainošas vielas, vai varbūt bohēmists kaut kādā, vai bohēmists ir tas, kurš tik tiešām aizplūst Dionīs? Īstenībā, tas tavs uzdevums ir rādīt, kā skaisti dzīvot, bet kaut kā ne tajā sliktajā enerģijā. Okay. Bet tas tev jārāda ir viennozīmīgi. Jo, redz, tu vari mācīt cilvēkus vispār ar laiku. Es domāju, ka tu tajā ies, jo tur, kur ir trīnieks realizācijā, tie ir vispār skolotāji. Ļoti daudz. Tā kā tur tev varētu tas tā būt. Klau, vēl man jāpavirzās, kur pasties, tu te visu varēsi lāsīt un skatīties. Wow. Ko es tev gribēju izstāstīt par tavu matricu? Tev pirmkārt ir noklāta arī, pasties, cik smuki, 7, 8, 8 un 9. Tev ir noklāta pilnībā ķermenī enerģijas jauda. Ar sportu, man liekas, tu nodarbojas, kaut kur dzirdēji ideāli. Jo, redz, tā kā ir ļoti daudz ķermenī jauda un pieņa enerģija un nav sports, tad viņi paliek atkal destruktīvā. Tas, kas ir pārējiem, tad tur daudz seksuālā jauda, bet tās ir ambīcijas, tas ir ļoti labi. Seksuālā enerģija, tas ir super. Un tad atkal šis te parāda, kad tu varēsi pēc tam paskatīties. Wow. Tas, ko tu izdomā, tu ļoti ātri vari sasniegt. To, ko es jau esmu teikusi šodien vismaz 3 reizes. Jā. Bet pie tas, ko tu vēlies, tev pie tā ir jāstrādā. Tev 4 nav. Un viņš tev nevienā no struktūrām neparādās. Tev par to ļoti konkrēti jādomā, ko tu gribi, un tad tu zināsi, tavs prāts zinās, kā to sasniegt. Ar pātrinājumu vēl piedāvām. Kad tu iestūrēji laulības ostā, kurā gadā man nebija? Es šogad 3. jūnijā. Ideāli. Tev ir tavs aktieniņās. Tā numeroloģija vienkārši ir perfekta. Vienmēr sakot, tavs gads šogad bija uz divnieciņu. Jā. Un divnieks ir par partneru attiecībām. Vai nu tur iepazīt jaunu partneri, bet tā kā tev ir partneri jau, tad var nostiprināt, pacelt attiecības nākamajā līmenī, kā apprecēties ideāli. Nākamais gads tev būs baigi kaifīgais gads. No tāda viedokļa ļoti daudz iespēju gads un tāds arī nedaudz fortūnas gads. Tas kā nākamais 26. Jā, ļoti tiešām izcili. Galvenais, esi aktīvs visur, kur tev aicina piedalies, bet jābūt aktīvam. Tur ir galvenais atslēgas vārds būt aktīvam. Ja tu kaut kur sēdēs mājās slinkos, atceries, trīniekam patīk slinkot, viņš tur kaut kur tev var tur, tagad nē. Atceries, kad labākās iespējas nāk tad, kad mūs aicina, un mēs no sākuma negribam, un tad mums tāds, wow, cik tas bija krūti, cik tas bija vajadzīgs.
Vienmēr sakot, nelaid nevienu iespēju garām, jo tu arī naudu var nopelnīt. Trīnieks ir naudas skaitlis. Nauda tev gribās un patīk. Mūsu lieliskais sadarbības partneris interjeru un dizaina veikals Alana Dekor ir sagatavojis dažus ātros jautājumus, kādas tev attiecības ar interjeru ir. Bet te ļoti ātri tas, kas tev ienāk prātā, to arī saka. Kāda ir tev visdīvainākā lieta, kas tev ir mājās? Visdīvainākā? Jā. Man ir skapis, ļoti skaists, senlaicīgs skapis, bet viņam durvis reizēm vienkārši pašas varās vaļā. Un tas ir tāds dīvains, liels notikums. Tāds spocīgs bišķiņ izklausās, ne kaut kā tums pēkšņi tur, vēl skaņa kaut kāda. Vai tavu māju vairāk izskatās pēc Pinterest? Zini, kas ir Pinterest? Nē. Tā tāda aplikācija, kur smukas bildītes. Nu, smuko bildīšu mājas vai pēc dzīves realitātes? Gan. Man ir tāds dzīvoklīts ar jauku remontu, un tas tad ir no tā Pinteresta, bet tad tur tā arī iedzīve reizēm mēs abi ar Alis esam tādi radošie. Es reizēm, kad man izdevīgāk, te es sev sauc par radošo, bet tad tur ir radošs lietu izvietojums. Starp citu, trīnieki ir bišķi nekārtīgi. Man meita trīnieks, es to ļoti labi zinu. Dēls ir jaunāks, kārtīgāks pa meitu. Jā. Tur neko nevar darīt, tur ir tas radošums. Jā. Tu esi kādreiz teicis, šo vajag tikai mazliet pielabot, un tas beidzās ar pilnu remontu. Kaut ko tur, no serijas šito tātad mēs vajadzētu te izsaukt. Jā. Ir tā bijis? Vai tev uz to? Varbūt reizēm ir grūti apstāties kaut ko darīt, bet bet tā nevar atsaukt atmiņā. Tā nevar atsaukt. Nevar teikt, ka es kaut ko būtu baigi sen labos vai taisīs mājās, jā. Kaut gan tur, kur ir devītnieks misijā, tie var ar roku darbu arī darīt. Es pats, ko es te beigās, tomēr es saucu palīgā čamu, bet es liku klāt tur, štelēju klāt, es pievienot veļas mašīnu ar traukumazgā mašīnu. Tur visādiem štekrīšiem pie vienas ūkņa un tā, bet beigās es saucu palīgā cilvēku. Izaicinoši. Vai tu labāk jūties perfektā kārtībā vai radošā hausā? Man patīk radošs hauss, bet man nepatīk uzspiest kārtība, laikam. Man arī. Ja ir jābūt kārtībai, tā kā tad čau uz redzēšanos. Bet sūdos dzīvot man nepatīk. Bet tas radošais, es zinu, kas tas ir. Tas radošais hausiņš, viņš vienkārši izveidojas no tā, ka es kaut ko daru vienu un vispārējais ir te kaut kur apkārt, bet man ir viens centrs un es darot to vienu centru, te kaut kas tā paliek vienkārši. Un pēc tam, kad beidzās tas radošais moments, tad kaut kad pēc pāris mēnešiem tas viss tiek sakopts. Jā, man pat, kad aiziet ciemos, netīrība nepatīk. Bet, jebkur, ne savās mājās, ne citu mājās, to es pamanīšu. Pie citu mājās mēs vairāk pamanam. Bet man nepatīk arī aiziet ciemos tādā sterilā kārtībā. Es uzreiz tā jūtos, man kaut kas varbūt kaut kur puteklis vai kaut kas. Es uzreiz tā sajūtos tāds tā kā spiediens ir tam viesim. Protams, savā ziņā. Tā padara nebrīvi, jā. Jā, tā kā man arī patīk, ka es sajūtu, ka tiešām cilvēki šeit dzīvo, bet viss ir tīrs un viss ir tā kā harmoniski. Vai tev ir savs baigais numurs interjerā, lieta, kas vienmēr pārsteidza viesus? Jā, man ir tāda podiņa krāsnes, un tad ir tas dzīvoklis ir tāds tā kā atrestaurēts, bet tur ir palicis vēl dzīvojamā istabā, palicis vēl fragments no podiņa krāsnes. Tur agrāk, laikam, tie dzīvokļi bijuši divas, un viņam ir tās flīzes tādā brūnā krāsā, un tas ir tas, kas, laikam, patīk, jā. Un tad ir griestu savienojums ar sienām, viņš nav šitāds, bet viņš ir tāds apaļš. Un tas ir tāds vēl, jā. Un vai tev ir tādas lietas, man liekas, es jau zinu atbildi, varbūt kādreiz noderēs? Tās, kuras tu neesi ārā. Visas, kas ir manas. Tas, kas ir sievas, tās uzreiz tā kā var iet uz redzēšanos, bet tās, kas ir manas, tad vienmēr, jā, kaut kā.
Bet viņi nesaka tā, šitas jau, dārgais jau ir, kā saka, nokalpojis, vai viņi pakluso? Nē, viņi saka, un es viņu patiesībā, es viņu uzklausu, un man tā kā, jā. Tā, un kurš priekšmets mājā tev rada vislielāko prieku? Priekšmets. Priekšmets? Jā. Kas tev pateik? Tur ir viss kaut kas tāds, bet tagad pēdējais ir, mēs nopirkam jaunu putekļu sūcēju tādu, bez vāda tādu, un viņš tik ērts un tik ātri var, kā saka, uzsūkt visus kaut kādas gružas no ielas, vai no kurienes tas ir tāds vērtīgs, pēdējā laika top. Ko, Kaspar, mums bija tāds foršs ceļojums numeroloģijā par tavu personību. Kā tu vispār jūties, kā tev patika, ko tu sadzirdēji? Es jūtos baigi labi. Es sadzirdēju daudz ko tādu, ar ko es identificējos. Jā, būtu, protams, interesanti papētīt, no kurienes tam visam auga kājas, kur ir tās, kāpēc katrs cipars nozīmē to un to, un no kurienes tā ir. Kāpēc? Tāpēc, ka es tiešām daudz ko sadzirdēju, kā tas ir. Tāpēc būtu interesanti kādreiz arī painteresēties par to dziļāk. Jā. Superīgi. Klau. Tā, laiks mums ir nedaudz virzīties uz noslēguma raidījumu. Te būs tavas numeroloģijas kartes. Paldies, liels tev. Vēl man tev būs ļoti jauka dāvana. Pareizāk sakot, ne tev, bet tavai sievai Alisei. Es esmu radījusi plānotāju 2026. gadam. Katra diena ir jauna iespēja. Jā. Un tas ir plānotājs... Nākamais gads ir zirga gads. Te man ir kur paka, viņš kur ir tā kā dabolainais zirgs. Vienmēr sakot, radīts mīlestībā. Zirga gads nākamais ir? Jā. Forši, man patīk zirga gads. Man liekas, baigi foršais. Lūk, tas būs tavai sievai. Šis ir tāds sievišķīgais produkts visās grāmatnīcās. Tā kā tas tev lūdzu ir liels lūdzu. Lūk, un vēl viens sadarbības partners, franču kosmētikas zīmols L'Occitane, ļoti vēlas tevi iepriecināt. Super. Tā kā te būs daudz kas patīkams un smaržīgs un noderīgs ikdienā. Paldies! Jā, Kaspar, tik esmu laimīga, ka man ir radies tāds podkāsts baigais numurs, kas var šit tik foršus viesus satikt klātienē. Man patīk kāds, es saku, man šeit nav neviena nejauša cilvēka, visi grib nākt pie manis, un tu biji manā tādā vēlmju sarakstā, tā kā es priecājos, ka es tev satiku, tev forša enerģija ir. Super, man liels prieks šeit atrasties. Es nezināju, kas notiks un kā būs. Es kaut kā intuitīvi piekritu. Jā, es esmu forši. Viss bija forši. Un runājot par podkāstiem, ieslēdziet visi podkāstu Svilpiens. Tas ir arī mans. Es tev saprotu, podkāstu veidošana. Tas ir priekš manis tā arī bija tāda jauna, nezināma, un joprojām es kaut ko joprojām mācos jaunu, bet tā ir arī tāda ļoti interesanta padarīšana. Tas ir arī. Es sevi iepazīstu, veidojot to podkāstu un sarunājoties ar cilvēkiem arī. Jā, tā ir. Es starp citu no visiem saviem viesiem. Jo īpaši kaut kādām pirmajām sarunām, es man Baibas Ipaniece Gavara, viņa tik spilgt kaut kādas lietas pateica, ka viņa tā kā neapzinoties palīdzēja man pārvarēt kaut kādas savas bailes un šaubas. Domāju, bet ja viņa šaubās un baidās, viņa tāda zvaigzne, tad Ilze tur nebaidies mauc uz priekšu. Bet vispār tā ir, tas, ko tu dari, tā ir sava veida uzrīkstēšanās, tā kā kameras priekšā. Bez pieredzes tādas arī. Kā lai saka, ir jāmāk būt pašam arī uzticēties sev un zini, kā uzdot jautājumus. Tas nozīmē, ka šeit ir nedaudz savādāks formāts, ja, bet manā gadījumā es aicinu cilvēkus, un tad es uzdodu jautājumus, un tad man bija interesanti tas, ka man kameras priekšā jāprāt tas, ka es kaut ko nezinu, un tādā veidā, tur veselā.
Jā, starp citu, tu baigi pateici tādu precīzu vārdu savās sajūtās. Uzticēties sev, jo tā, kad tu esi kaut kādā stresā, neziņā, bailēs, tu pat nejūti sevi. Kur tad tu vēl vari uzticēties sev? Tev ir tāds mākonis ir galvā. Jā, forši. Tā kā, jā, forši, lai izdodas. Paldies liels, ka tu biji uz baigo numuru. Tu esi baigais numurs viennozīmīgi. Mīļie skatītāji, lūdzu, liekiet īkšķīti, sirsniņas, būšu ļoti, ļoti priecīga. Rakstiet mani ziņas, liekiet komentārus, liekiet, kas patīk vai kas nepatīk. Ja kāds būs foršs komentārs, es izdomāšu, kā tev palutināt. Paldies, Kaspar. Paldies tev.